Grāmata Derek Hašem, autors Rabi Mošē Haim Lucāto, Ramhai. Un mēs jau te iesākām jau par tā saucamo lūkšanu, svešvārdā tfilā runāt. Nu, un tā tad turpināsim par tfilā. Un šodienas temats mums ir tfilā privilēģija. Tātad tfilā tā ir privilēģija, nevis kaut kas cits te. Tātad tfilā ir 3 reizes dienā, un tfilā laikā cilvēki griežas pie visaugstā, meklē visaugstā vaigu. Un tik daudz arī labumu saņemam, cik mēs meklējam visaugstā vaigu. Nu, mēs jau te iepriekšējās lekcijās zinām, ko nozīmē visaugstā vaigs, un ko nozīmē tas, ka visaugstā vaigs ir atsekts, un ko nozīmē tas, ka visaugstā vaigs ir apsekts. Bet šoreiz runāja par tfilu tieši. Tātad, lai saņemtu no visaugstā kaut ko, ir jāprasa. Tātad, tas apmēram te tā salīdzināts, ja, kā sūknis sūknē labumu, ja, no visaugstā. Tā arī tfilā. Mēs prasām, lai saņemtu labumu. Un tfilā ir vajadzīga mums, nevis pašām visaugstēm. Tātad, nu, tas viss priekš mums domāts ir. Tfilā ir grūti prasīt, ja ir lepnums cilvēkā. Un tas ir arī šķērslis, šis lepnums, kas atdala visaugsto no mums. Tfilā laikā, un cilvēks, kas praktizē tfilu, mainās uz labu. Un tāpēc arī saņem no visaugstāko cilvēks lūdzu. Cilvēkam ir saprāts, cilvēks vada ar saprātu savu dzīvi. Nu, arī ego kontrolē šo cilvēku. Materiālā pasaulē cilvēks ir it kā pazemots, lai paceltos. Tas ir apspiest savu materiālo un paceltos uz garīgo. Un materiālā pasaule, tas ir pārbaudījums, lai izlabotu un paceltu cilvēku. Tātad mēs jau te runājām iepriekšējās reizēs, kad materialitāte nav nekas slikts, bet tas ir dots kā tāds līdzeklis cilvēkam, lai cilvēku, pacelt, lai cilvēks arī pārveidot no materiālā uz garīgo. Un pārbaudījumi tā ir saprātīga lieta, lai cilvēks varētu pastāvēt. Tas jau dod cilvēku iespēju robežās. Netiek dots pāri par cilvēku robežām. Ja ir kaut kas pāri par robežām, tad cilvēks pats kaut kur ir kaut ko saka. Kaut ko saka nepareizi izdarījis, ja, un tad nāk, kā saka, daudz tās ciešanas un problēmas, kas ir pāri par robežām. Nostāšanās visaugstā priekšā, tad tfilā. Tātad vispirms mēs nostājāmies, gatavojamies, ja. Un tfilā tad nāk pēc tam. Te jāpiemina, kad hasidiem kādreiz bija tāda lieta, kad rabīni saka, kad stundu gatavojas tfilai, tad stundu pati tfilā, un stundu, kad atgāja no tfilā. Tātad 3 stundas vien tfilā aizņēma. Pat tā ir bijis kādreiz. Bet mūsdienās tas nav tik daudz vairs. Cilvēks ir minimāla līdzsvarā, bet ir jādara, lai nenogrimtu dibenā, kā saka. Tātad, ja nedara, tad cilvēku grimst. Tātad, te jau daudzreiz tiek atkārtot. Cilvēkam ir jācīnās ar šo savu jecerarā, ar šo ļauno iesākumu, kas mums katram ir iekšā, kas mums katram ir dots. Un ja to nedara, dažādos veidos, kā Tora mūs māca, instrukciju dod, instruktāži, tad cilvēki grimst. Tas ir mūsu pasaulē, tas tā ir. Pirms tā pirmā cilvēka pārkāpuma, tas tā nebija, jo cilvēkam bija 50 pēc 50 izvēle, viņš negrima. Kā saka, nepildīja, kā saka, to, kas ir dots, bet tagad mums ir tā, ka mums ir jācīnās. Tāda situācija ir. Un tieši tfilā palīdz, lai nenogrimt. Tātad
Ebrejiem ir savs sidurs, ja, kur ir savu tfilā iekšā, un Benohi kopienā, jā, visai pasaulē atkal ir. Tā tad izstrādāt savus sidurs, ja, ir no mūsu Benohi kopienas Britolām, ir savs sidurs izstrādāts, kur arī Benohi pārstāvi var, kā saka, griezties pie visaugstā ar tfilā palīdzību. Ja cenšamies tikai dēļ šīs pasaules, dēļ šī materiālā, tad var nogrimt. Bet ir jādara materiālajā pasaulē, ir jācenšas. Un pirms darba ir jāsaka, ka tas viss priekš šis augstā. Lai šem šamājam, tas svešvārdā, debesu vārdā, tā sakot. Jo visaugstais palīdzēs, dos veselību, darbu, iespējas, līdzekļus, lai varētu kalpot labāk visaugstajām. Tātad, visaugstajām ir jāprasa, un tā ir tieši tfilā un kalpošana visaugstajām. Un tad arī visaugstais dod. Dari visu kā visaugstā vārdā. Un lai tas ir galvenais iemesls mūsu rīcībai, jo viss ir atkarīgs no visaugstā. Ne mans spēks, ne es pats, ne mans talants, ne kaut kas cits, bet tikai un visaugstā. Un ja būs tfilā, tad cilvēks nenogrims. Tad svarīgs priekšnosacījums, ja lai nenogrimtu. Te es klausījos dažādas rabīnu lekcijas, ja, kur rabīns saka, ka kā tad mums jāķeras pie darba ir ar visiem saviem spēkiem, ja. Ar visiem saviem spēkiem, it kā no manis vien viss tas būs atkarīgs, tas rezultāts, tas darba rezultāts. Bet tad, kad rezultāts ir sasniegts, tad ir, kā saka, jānoskaņojas tam, ka visu visaugstais tikai devis ir. Nē, es pats. Tātad tas nozīmē šo cenšanos šo darbu, jo nevis kā te iedomājušies, kā cilvēks, ja, gan jau visaugstais gādās, gan jau es jau pats tā kā saka, pa vieglu roku, ja kaut ko darīšu, un varbūt vispār nedarīšu, gaidīšu, ka visaugstais gādās, ja jau viss nav visaugstā atkarīgs. Nē, cilvēkam jāķeras pie darba vai pasākumu vai šī likuma izpildes kādas ar visiem spēkiem, it kā no viņa paša vien it kā viss būtu atkarīgs. Bet tad, kad likums izpildīts, tad ir jāsaka, ka visaugstais ir devis šo, kā saka, rezultātu labo, ja? Tātad viss nav visaugstā atkarīgs, bet pašam cilvēkam jāpieliek pūles ir. Tfilā līdzsvaro cilvēku, lai nenogrimtu. Un pēc tfilā var sākt darba dienu, tātad pēc rīta tfilā, ja, šaharit. Minhā pusdiena tfilā, pēc darba vakarā mārīv tfilā. Tas viss palīdz cilvēkam, lai cilvēks nenogrimt pilnīgā materialitātē. Jo cilvēks var tuvoties visaugstajam pat šajā pasaulē. Jo visaugstais ir hesed, labums. Jo mēs jau esam tumsā materiālajā, tā saka, ka saka autors jau un komentētāji, bet vienalga mēs varam nākt pie visaugstā ar tfilā palīdzību un saukt uz viņu. Ir cilvēki, kas ir dažādi elku kalpi arī, jā, tāda lieta ir pasaulē, kas iet pie starpniekiem. Bet, tas jau sākās jāraud 3. paudzi pēc Ādama, pēc pirmā cilvēka. Bet Abrahams, Icaks, Jakovs patiešām gāja pie visaugstā. Tātad Abrahams bija pirmatklājējs, ja, pēc šiem daudzām paudzēm, ja, kas pazaudēja saiti ar visaugsto. Un tātad viņa dēls un mazdēls, ja, sāka iet patiešām atkal pie visaugstā. Tātad arī ar tfilā palīdzību. Var arī saukt visaugstā vārdus, visaugstā izpausmēm. Mēs varam izvēlēties, kādu vārdu saukt. Tātad, kā jau iepriekšējās lekcijās bija runa par visaugstā vārdiem, ja, katrs vārds atkarīgs no visaugstā izpausmēm. Tātad jāatkārto iepriekšējās lekcijas, ja, kur bija runa par visaugstā vārdiem. Tātad, kādu visaugstā izpausmi vēlamies, tādu arī mēs saucam visaugstā vārdu.
Nu, tas nozīmē, it kā mēs dodam visaugstajam padomu. Un tad cilvēks tuvojas arī visaugstajam ar šo, kā saka, vārdu piesaukšanu. Un arī tfilā laikā, tad šai momentā ir tieša saite ar visaugsto. Tātad ļoti precīzi, ja te instrukcija nosaka, ja, kad mēs varam dabūt šo tiešo saiti ar visaugsto. Mēs tfilā laikā, tātad tfilā vajadzīgi ir, ja, un tfilā laikā mēs saucam uz visaugsto, piesaucot visaugstā vārdu, kas ir nepieciešams dotajā situācijā. Un te no autors stāsta, ka visa diena griežas ap tfilu. Galvenais dienā ir šī tfilā, bet pēc tam darbs. Tā mēs varam savas problēmas likt uz visaugsto un arī nenogrimt. Tātad, katram cilvēkam ir savas problēmas dzīvē, jā, savi, kā saka, pienākumi, darbi, savi dažādi, jā. Bet ja mēs tā, kā saka, rutīnā liekam visu tikai uz darbu, jā, un vispār nepiegriežam uzmanību visaugstajam, jā, un mums nav tfilā, tad ir iespējas, ka var nogrimt arī. Te jautājums ir tāds, kā tad ir tak daudz cilvēku pasaulē, jā, kas negriežas pie visaugstā ar lūgumu, jā, kas vispār nekad mūžā nav nekad lūguši visaugsto, jā, dažādās situācijās nav tfilā īstenojuši dzīvē. Atbilde ir tāda. Šim cilvēkam veicas, jā, un viss notiek viņam, ka tāpēc, ka citi lūdz. Citi taisa šo tfilā procedūru, jā. Lūdz 3 reizes dienā, un jābūt ir, kā jau te autors iepriekš minēja, 36 taisnājiem, jā, šajā pasaulē, lai šī pasaule varētu funkcionēt un pastāvēt. Tad arī šie 36 taisnie, jā, viņi griežas pie visaugstā lūguma, tā kā šeit ir šī tfilā procedūra ir nepieciešama, jā, precīzi, kā instrukcija nosaka, 3 reizes dienā ar precīzu tekstu, jā, kas nepieciešams, lai pasaule varētu pastāvēt un arī nenogrimt un, kā saka, nepazust, jā, tā kā plūdu laikā tas bija. Te ir dots padoms, ka nedrīkst pārtraukt tfilu pusē, nedrīkst staigāt tfilā laikā, jo cilvēks ir saistībā ar visaugsto augšējā pasaulē. Un jākoncentrējas uz visaugsto. Bet tfilā beigās iet 3 soļus atpakaļ, nolaižas atpakaļ šai pasaulē. Tātad ies runa par garīgajām pasaulēm, ja? Kā tfilā laikā cilvēks paceļās pie visaugstā caur garīgām pasaulēm, pēc tam nāk atpakaļ uz mūsu pasauli. Un te jau autors vēl piemetina, ja, kad mūsdienās nav šis templis, ja nav šie korbanoti, šie pienesumi, ja, šie upuri, tā saucamie. Tagad ir tfilā, tikai tfilā, vienīgi tfilā, šī upuru vietā, šī, kā saka, korbana vietā. Nav tur nekāda cilvēka upura vēl jaunā, kas vēl nebūs, ja, vai kaut kādi, kā saka, citi upuri, ja, iedomātie, bet ir tikai tfilā. Tātad te jau, kā jau es te iepriekš runāju, ja, par šo hasidismu, ja, kā taisnē, ja, 1 stunda gatavojās, tātad 1 stunda bija tfilā, šī lūkšana tā saucamā, un 1 stundu, kas saka, atgāja no tfilā. Lai tfilā būtu pilnīgi, tas ir speciāls teksts tfilai dots, ja, ko sastādīja, gudro sapulce pēc, kā saka, 1. tempļa sagrāvas, jau 2. tempļa, kā saka, sākumā pēc trimdas, kad Izraēla tauta atgriezās no Bābeles trimdas, ja, tad tika sastādīts speciāls teksts tfilai, ko un kā lūgt. Un tika noteikts laiks, kad lūgt, un reglaments arī lūkšanai šai tfilai. Lai varētu izpildīt precīzi šo korbanotu, šo upuru kalpošanu. Tas viss nav mūsdienās, kā jau te iepriekš tika teikts, ja jau nav šis templis. Paldies!